Viņš ir mūsu čatā jau, Discordā, tā kā cilvēki, kas nav čatā, vēlreiz parādīsim jums, ko noteikti pieslēdzaties, bet video nav nācis uz iepriekšējiem pasākumiem, tāpēc sejā arī iesiņu, lielākā daļa, redz pirmo reizi. Tā kā prieks dzirdēt, dodu vārdu, un video pastāstīs par viņa iesācēju ceļu, Bike Bounty. Man liekas, tas būs ļoti aizstoši, ļoti interesanti, tā kā. Viens jau. Tā, vispirms man pirmais jautājums ir, kurš Discord grupā gribēja to krēslu? Atzīsts, man ir viņš līdzi. Sprīdīts nepaņēma lāpstu, tad viņš paņēma rezerves krēslu. Ok. Tā mēs... Jā, perfekti. Daži izskata, bet... Vēl vispār vietas ir tur augšā, tā kā, ja kāds grib pačilot, vai es vēlāk izmantot to cry-corner, tā kā to jau es rezervēju. Bet es domāju, ka nebūs tik slikta prezentācija. Es pastāstīšu savu pieredzi, kā man gāja. Neiet tagad, tev nobloķējās. Ok, cool. Drīz pastāstīšu to. Pirmais, vēl viens jautājums. Kurš tu pirmo reizi uz šo klubu? Ok. Kāda puse, man liekas. Forši. Būs prieks redzēt nākamo reizi arī. Es jau dažiem paspēju sasveicināties un iepazīties. Un, protams, būšu aizmirsis vārdus, tā kā no offense, es esmu slikts ar vārdiem. Tā kā, gan jau iepazīšos vēlreiz un arī atpazīšu. Bet tā, ok, sākam ar prezentāciju. Tā. Ir iemesls, kāpēc es viņu pa pirmās 200 stundas nosaucu, jo es baigi sev neusticos. Un it īpaši disciplīnu. Pagad, kaut kā jāpieiet. Ok, cerams, ka stilpunkts dabūšu. Tā, pirmās 200 stundas. Visas stundas man nav sanācis vēl dabūt. Tā, un man arī bija alternatīvie nosaukumi. Bet kibersprīdīts man tā kā vislabāk patika, un tās pirmās stundas varēšu papildināt vēl vairāk, un cerams, ka Cybercommando nostāstīt. Ok? Man patīk pastaigāt. Viss ok. Tā, alternatīvie nosaukumi. Kam es nebiju gatavs sākot Bike Bounty? Tas bija viens tāds ieteikumi no minimāli kompetenta hakera. Tas arī bija tāds kandidāts slikta praksa sākot Bike Bounty. Protams, darīju visas sliktās lietas, ko profiņi iesaka nedarīt. Un jā, wow, tas arī tā nestrādāja, kā teica, lai nedarīt. Ok. Pietiks bišku pa sliktajiem citiem alternatīviem, bišku iepazīstināšu sevi. Es joprojām nemāku izrunāt savu hakeru vārdu, to jau es izdomāju kaut kā uz sitienu. Un, nezinu, cīnīs, tas kā kuram. Iepriekš esmu bijis programmatūras testētājs un izstrādātājs. Arī esmu pasniedzis vieslekcijas un kiberdrošības awareness training. Uz vietas nevaru uzreiz iztulkot, bet jā, es domāju, saprotat. Un pēdējā laikā esmu kā kiberdrošības speciālists. Pašlaik man ir Foundation ISTQB, kas ir ar quality assurance saistīta, bet the main thing man pašlaik ir OSCP. Un varbūt plānoju kaut ko dabūt vēlāk, gan jau uz praktisko pusi, bet tas būs ļoti atkarīgs no finansēm, jo nav lēti. Tad būs jāatrod varbūt pilnas slodzes darbs, kas man varētu varbūt sponsorēt. Jā, es arī meklēju darbiekos. Jo pašlaik esmu kā freelancers sadarbības partners CI Team Advisory. Diemžēl arī bija ielūdzis vadītāji, bet netika. Bet varbūt nākamajiem atnāks un varēsiet iepazīties un pastāstīt par kiberdrošības pieredzi. Tā, jā, es arī ne tikai hakeris esmu, es arī ar sportu nodarbojos, tīpaši pēdējā laikā. Ielu vingrošana, tas, ko es laik daru. Snowboardings, tēlslidošana, jā. Tas sanāca kaut kā. Un tad bouldrings. Ok, šis bija par mani, un tagad pastāstīsim par manu pieredzi, kā man bija tajā Bike Bounty ceļā, kā sprīdīts devās ceļā, un kas ir pirmās tās ķibeles, vai arī tās ķibeles, kas turpinājās līdz šodienai. Ok. Mani Bike Bounty pirmsākuma sākumi. Vispirms minimāls konteksts. Es sāku par kiberdrošību interesēties 21. gadā.
uzzināju Bug Bounty, man liekas, 23. Tur es necerēšos to gadu, bet kaut kur pa ceļam uzzināju, bet kā vēl vairāk un vairāk sāku iedzināties ap to gadu. Un beidzot aizgāju no darba aprīlī, kas, ja godīgi iesaku, labāk mēģināt savienot Bug Bounty, ja jūs plānojat to darīt kaut kad vai izmēģināt, jo pēc tam pastāstīšu citas ķibeles, kas var būt, neizplānojot visu to piedzīvojumu. Un beidzot kaut ko vispār sāku darīt pašā jūnijā. Tas sanāk, es Bug Bounty nodarbojos no, teiksim, man liekas, 2. jūnija, bet mans tas grafiks, kā es strādāju, ir briesmīgs. Nākot no pilnas slodzes darba uz darbu, kurus varu strādāt, kad gribu un cik ilgi gribu, jūs redzēsiet rezultāts. Es neesmu tas čaklākais puika šeit. Tā. Ok. Sākums. Es sāku ar HackerOne un Hacker101. Hacker101 specifiski ir CTFs, kas viņiem ir. Un kāpēc tieši Hacker101 izdomāju? Kāpēc CTF vienkārši darīju, kad es izdomāju Bug Bounty vispār? Vienkārši es izdzirdēju, ka no turienes var savākt punktus un lielāka iespēja, kad es tikšu tajās privātajās programmās, kur visus bugus var atrast. Var censties, vai lielāka iespēja, ka ko atradīšu vispār, jo liela hackeri tu nestrādā, bet beigās nedabūju invaitu nevienu no HackerOne. To man HackerOne pašlaik ir resurss, kuras var atrast ievainojības, kas ir jau publicētas un atrast kaut kādas citās programmās. Bet ar HackerOne es lielākoties vienu programmu tikai pamēģināju. Tā arī es vēl tajā pašā brīdī izskatīju, kā ir Bugcrowd, Integrity un Yes We Hack. Tas ir, un pēc tam ar viņām paskaidrošu kaut kādas mazas tādas atšķirības, vai arī kāpēc man šī ir labāk patīk nekā cita. Pirmā programma man bija DIB-VDP, tas ir Department of Defense Vulnerability Disclosure programma. Pa viņu nemaksā un pa viņu arī, es domāju, nebūtu ieteicams prasīt samaksu. Department of Defense, jā. Bet tā lielākoties šajā programmā pavadīja darot recon, jo scopes tiešām liels. Centos atrast tos visas tās legacy programmas, kur iespējams, administratori pat nezinu, ka tādas lietas eksistē. Bet tur man neveicās labi, tur es diezgan daudz pavadīju, tas scopes bija milzīgs, nezināju, kur sākt, nezināju, kādu ievainojumu meklēt, visas programmas tik sūdīgi strādāt, kā bija grūti mēģināt kaut ko vispār izdarīt ar tām programmām, citās kaut kādas VPNs, un tu vispār motivācija down the drain, tikko sāku, un tāds, man, this sucks. Jā, tas bija bišķi skarbi, bet labi, kad es izdomāju tālāk iet. Tālāk. Jā, tikko pastāstīju, kā man gāja sākumā, protams, slikti, bet vēl nepadevos. Labi, tajā mēnesī bišķi bija motivācija, tā kā ir, bet jā, arī šajās programmās uzreiz pamanīju, līdz ko ilgāk paturu, un tā kā nevari neko atrast, viss sarežģīt, nemāk strādāt, kaut ko uzreiz garlaicības, uzreiz slinkums, negribas atsākt, nav nekāda motivācija turpināt vispār, un arī bišķi stress ar to, kad ir tas laiks, kad es sāku, bezdarbnieku pabalsts sāk samazināties. Bišķi stress, kad es nedabūšu kaut ko, neatradīšu neko, nedabūšu kaut kādu pieredzi, bet tas bija tas brīdis, kad sapratu, ka vajag varbūt kaut ko citu izmēģināt. Tā kā šitā programma priekš manis galīgi nav. Un tad arī, es izdomāju paiet dažus soļus atpakaļ, paskatīties, kāds vēl platformas ir, paskatīties, kāds vēl programmas ir, iziet cauri kaut kādiem reportiem, kas ir. Vēlāk arī iedošu linku uz GitHub, kur ir riktīgi daudz reporti. Ja jūs gribat sākt, ja jūs gribat painteresēties, kādas ir atrastas, tad arī uz tos arī gāju un skatījos un mēģināju atrast kaut kādu iedvesmu visam šitam, ko es varu mēģināt atrast, kāda ir līdzīga programma bijusi, tad tālāk. Un jā, es VDP sapratu, ka nebūs labi, tīpaši ar to, kad es cenšos nopelnīt ar šito, un šits būtu kaut kas, ja es mēģinātu mācīties, mēģināt iesākt kaut ko. Tad VDP. Un VDP ir Vulnerability Disclosure programma, tiem, kas nezina. Un tas ir parasti vienkārši programma, ko izliek noteikumi, jūs varat hakot, mēs jums nemaksāsim, bet jūs varat reportēt un mēs jūs neieliksim cietumā. Tas ir tas labums. Un ja tāds ir izlikts, tad arī var hakot. Ok, jā. Vai es ķeros? Tuvāk sev. Ok. Es īstenībā diezgan skaļi runāju arī. Varbūt arī bez vajadzētu.
Nē. Ok, ir labi. Jā, un tad arī aizgāju uz BBP, kas ir Bug Bounty programma, kur vispār arī maksā, kur man ir iespēja kaut ko nopelnīt, ja es tik ilgi kaut ko tur cenšos dabūt, beidzot kaut ko atrodu, beidzot kaut kāds īpekts, tad es varu vispār saņemt naudu par šito un varbūt sev kaut kā uzturēt pēc tam. Un jā, un to es arī darīju nākamo. Tagad atskats par to pašu jūniju. Jā, izmēģināju VDP, tas bija tas vienīgais, ko es mēģināju, bet tur arī vienreiz 2. jūnijas, tad pēc nedēļas pieslēdzos, tad kaut kas vēl uzlicis, tad vienkārši on and off riktīgs un tā kā nevar neko no šitā, nekādu motivāciju dabūt un arī iedzināties tajā programmā, lai varētu saprast, kā tur viss darbojas, tie dzelži, kādas ir tendences starp developeriem un tā tālāk. Un jā, vajadzēja arī nedaudz skillu atsvaidzināt, tā sacīts. Un, jo es nekādu laiku nebiju neko darījis kiberdrošību, un tā kā vajadzēja varbūt ar ko sākt, bet nelikās tas tik svarīgi. Bet arī atradu citas lietas, kas man ir palīdzējušas bišķu pareizāk domāt, tā teiksim. Un viena lieta, kas man riktīgi patika, bija Critical Thinking Bug Bounty podcast. Un viņi tā kā ielūdz hakerus paši runā par pēdējiem atradumiem un visi šie labumi. Un tiešām var daudz informāciju dabūt un iedvesmu. Arī par motivāciju ir diezgan forša konference. Tev viss linki, es domāju, kaut kur padalīšos vai arī kaut kur, nezinu, būs pieejami prezentācija vai ne? Ok, perfekti. Tur arī vēl tur linki salikti, tā kā varēs pēc tam apstīties. Un arī ir ļoti labs resurss, ja kāds sāk, ko es arī tajā pašā brīdī atradu, Bug Bounty Reports Explained. Un tur viņš dara vairākus case studies, tur vairākiem ievainojumu tipiem, par IDORS, SRF, un tā kā savāc riktīgi daudz tur reports publiskās atskaitas, un arī izstāstīs, kā šits tur visu paskaidrot, kā ir ļoti, ļoti foršs resurss. Man patika. Bet šis mēnesis bija tāds tā kā vairāk iesākt mācīties kaut ko padarīt un ne tik daudz hands-on hacking. Un jā, jūlijas man bija tāds ražīgais mēnesis. Tur man viss tā hakošana bija gandrīz katru dienu, protams, bija atpūtas, bet arī ne tik daudz, bet tur centos kaut kā to dzinēju iedarbināt, un lai varētu varbūt kaut kā motivācija atrast pie vienas programmas ilgāk pasēdēt nekā, es nezinu, dažas dienas, un lai man neapnīktas. Un jā, man tajā pašā jūlijā man vienkārši apstos e-pastu no Integrity. Privātā Bug Bounty programma. Kāpēc? Es nezinu tiešām. Es tikai biju pierakstījies dažās platformās, un, ja jūs gribat sākt, iesaku to pašu. Jo Integrity es biju izgājis KYC, piereģistrējies un viss, un vairāk negājis tajā platformā. Es pat nebiju īsti baigi neko apstījies. Un pēc tam skatos e-pastā, wow, man ielūdz šo grupu uz šo programmu. Un jā, arī tajā pašā mēnesī es atradu pirmo ievainojumu bija, tur bišķi vairāk pastāstīšu, jo es to negribu ieskatīt kā savu pirmo ievainojības atrašanu. Un jā, tur arī visražīgākais ir tas, kad es lēkāju pa vairākām Bug Bounty programmu un varbūt, un no tā es arī sapratu, uz ko tā kā vairāk skatīties. Un arī tieši kāds ievainojums meklēt. Tas bija no vienas puses labi, no vienas puses slikti. Slikti tas, kad es nekad nebija tas laiks, kad es tiešām sapratu, kā izstrādātais strādā, kā šitā programma strādā. Protams, arī bija daudz citas programmas, kuras pēc tam neieteikšu. Iesaku izvairīties no programmām, kur ir valoda, kurā jūs nerunājat vai kurā jūs nedzīvojat. Jo man sanāca izvēlēties vienu tādu Mercado Libre. Pēc nosaukuma spāņu. Jā, tas spāņi, viņiem daudzi kantori, tā kā ir ļoti liels scopes, viss cool, forši, bet tev jāiziet cauri ID verifikācijai, un tur nav īsti sandbox, tā kā tas pēc visas izskatīšana burp un tā kā visiem šiem proxy tūļiem, es sapratu, ka tas bišķi pa daudz iztērēja laiku un necik neiemācījos, diemžēl, spāņu valodu, to es arī gribēju tā kā savienot. Un jā, un tikpat slikti arī bija kaut kāda ķīniešu programma, kur arī man, jā, viss ķīniski nevar neko saprast, nevar nekur pieregistrēties, tā mājaslapa arī bija pilnīgs, tā teiksim, rupju mēsls. Bet tāpat es pateikšu, ko vēl tādos gadījumos var atrast. Jā, tas jūlijas bija tāds interesants lēkāt par tiem
Bet, jā, pa pirmo ievainojību. Jā, es neizlasīju programmu. Izrādās, ka tas ievainojības tips bija out of scope, un mans impakts nebija pietiekami labs. Tā kā ļoti silti iesaku apstīties vēlreiz tās programmas, kurās jūs pieslēgušies, un skatīties, vai tiešām šis ir tā kā in scope. Tas bija parasti, tur nebija vienkārši e-pasta verifikācija. Un es domāju, hei, es automatizēšu reģistrāciju, izdarīju to, sataisīju smuku atskaiti. Automatizācija bišķi čakarējos, jo tur bija jāpiet kapča. Un kaut kas vēl tur arī CSRF tokens bija vienkārši nemirstīgs, viņš darbojās nedēļu pēc tam vēl. Un viņi neuzskatīja to problēmu un tā kā uzreiz not applicable. Tā kā galīgi neieskaitīja. Bet, cerams, ka iemācījos savu mācību šeit. Vēl neesmu neko reportējis līdzīgu. Bet, jā, emocijas 50-50 bija. Dažreiz bija motivācijas, dažreiz nē. Es iesāku programmu, kaut ko painteresējos, kaut ko padaru. Saprotu, ka nevar pieredzēties, tad atkal uz citu jāiet. Nākamajā dienā es nevaru iesākt no pašu programmu, jo viņi ir garlaicīgi. Un tur vispār tas produkts neinteresē. Jā, viss kaut kas. Jauna programma, protams, bija vienmēr jautri iesākt. Jauns spīdīgs akmentiņš, kur tu vari aptaustīt un skatīties, cik tālu viņš lec pa ūdeni. Un kamēr, ļoti, kā jau teicu, ļoti apnika programmas, bet tur es bišku atradu veidu, kā šo apiet. Un jā, par to tas bija. Un augstā, es teikšu, bišku spožāk jau izskatās. Šoreiz YesWeHack platformā dabūju ielūgumus 2. Un tas arī, es biju tikai piereģistrējies, es īsti neko, es padarījos, ielūgojos vairākas reizes, padarīju bounties uz viņu programmām, pamēģinu atrast kaut ko, bet tā jau neko tā daudz neizdarīja. Un šis arī ļoti labi, ja jūs gribat kaut ko sākt, tad iesaku piereģistrēties vairākās platformās, tīpaši tajās mazajās, kā YesWeHack un Integrity. Priekš Latvijas šis būtu arī labāks, jo tie uzņēmumi ir bāzēti Eiropā. Tā kā ir arī vieglāk norēķināties iespējams ar bountyiem. Tāpēc es arī turpināju YesWeHack un specifiski Integrity no šitiem. Un jā, un tā kā visa šī apakšā tur nebija, var teikt, nekāda plānošanas. Piegāju, kad vēlējos, kad gribēju, tas nevienmēr bija tā kā stāstīt par savu motivāciju. Un tas arī nesanāca. Un vienmēr, kā arī bieži iesaka, šitam man vajadzēja kārtīgi saplānot un normāli grafikus pārsataisīt. Un, jā, kārtīgāk, protams, arī izvērtēt programmas, tīpaši tām mājaslapām. Un arī augustā atklājās tādas citas atklāsmes un apgaismības par šito visu bug bounty piedzīvojumu. Un ka tas nav nemaz tik viegli, kā es domāju, un tik daudz naudas nevar nopelnīt tik ātri. Bet bez pieredzes, protams. Un, jā, bišku atskats atpakaļ. Šis grafiks briesmīgi izskatās. Jā, tur var redzēt laikus, cik pa nedēļām esmu ieguldījis. Jā, šits ir rezultāts uz hakoju, kad gribu, hakoju, kad varu, tikko beidzu pilnas slodzes darbu un būs labi. Nē, ļoti silti iesaku sataisīt specifiskus laikus, ka jūs kaut ko darat un noignorēt visus pārējos cilvēkus. Ja jūs tiešām gribat šo nopietni darīt vai kaut ko savienot ar, nezinu, vai kad darīt laikos, kad jūs neviens netraucē. Un tā kā to var arī atspoguļot man motivācijas līmenis. Protams, pēdējais mēnesis ir tāds, kāds ir. Es bišku pat lepojos par šito, bet tas arī bija ļoti tuvu laiks pirms šitās runas, ko es tagad daru. Tā kā man bija bišku vairāk motivācija līdz ko dirsadag. Tas ir labs iemesls, kāpēc jāpiesakās pie mums par lektoriem, un tad jums ir kāds projekts, kurš nekādīgi nebīdās. Un tad ir performance boosts. Jā. Paldies, Tā. Jā, visu šito vienā teikumā varu pateikt arī kā prasmes ķībele, kā skillišu. No manas puses arī nebija tik daudz pieredzes šajā visā, un
visā kiberdrošības industrijā es vairāk absorbēju visādi kontentus, skatos un interesējos, kas ir kiberdrošībā. Un secinājumi, jā, man vajadzēja tos kārtīgas robežas un disciplīnu, kā teicu, atvēlēt vienu laiku, kad es to daru. Un tad arī viss iespējams daudz labāk arī sanāks, un to es arī plānoju tā kā nākamo darīt un izsistēt, kā man tur būs ar šo. Un, protams, arī jāatrod īstā programma un ievērojami tips. Pēc tam arī pateikšu, ko es atradu, kas man palīdz. Un arī, kā vienmēr kiberdrošībā jāturpina mācīties un pētīt. Viena tāda lieta, kas man uzreiz apstādināja ceļos, bija GraphQL. Kad es ar izstrādi nodarbojos, turējos no viņa prom, cik vien daudz varēju. Good old REST API, tā kā always works, don't like that new technology, but vajadzēja tomēr iemācīties, tad sapratu, ka arī nemaz nav tik grūti un arī var atrast kaut ko no bugiem. Wow, tā kā interesanti, ka tā kaut ko iemācies, kaut ko apsties, kaut ko uzzini, kā tas strādā, tas arī daudz vieglāk paliek. Un tad uzreiz motivācija skatīties tādas programmas, jo tur arī salīdzinoši daudz tās jaunās programmas arī lieto GraphQL, un tā kā arī tos visus var viegli atrast un tieši specializēties uz šo, jo ne visi tieši hako priekš tādām jaunām tehnoloģijām, un tas arī svarīgi, visi skatās tos XSS, tur IDORs, visas tās vecās labās lietas, bet līdz ko jauna tehnoloģija ne visi apsēdīsies un kaut ko mēģinās tur iemācīties vai apstādināt savu laiku strīku uz kādām citām ievainojībām. Un, jā, šito jau es arī biju pateicis, tā kā, ko labāk būtu darījis. Jā, palicis pie vienas programmas, vispirms man bija jāatrod tā programma. Un tur ir svarīgi atrast programmu, vismaz manā gadījumā, ar lielu skopu. Jo, pēc tam pateikšu tos ievainojības, bet tas tā kā mums jautājums. Jā, ar lielāku skopu, tas nozīmē to, ka es vairāk saprotu, kā funkcionē tie izstrādātāji, vairāk var domāt, kurā vietā vēl viņi ir kļūdījušies visā infrastruktūrā, vai arī atrast kaut kādu serveri, kas tā kā neviens nezin pa viņu. Tas arī var paveikties un būt labi. Un tipa motivācijas hakus izmantot. Man ļoti patīk viens motivācijas haks, kas ir cliffhangeri. Es jau paspējuši to izmantot, un man tiešām arī motivācija parādījās nākamajā dienā. Tas ir speciāli, ka tu atrodi kaut ko interesantu, vai arī izdomā kaut ko interesantu apstīties, bet to dari sesijas beigās, un tad piecelies no rīta, tu uzreiz gribi atpakaļiet, tev rokas trīc, gribi jau mēģināt uzsakot šo, jo tu domā, ka šis sajies šoreiz. Nevienmēr man sagāja, bet gan jau kaut ko sajies, ja turpināšu. Un uzlikt sasniedzams mērķus, tas arī ir tāds ieteikums. Un tas būtu varbūt kaut kādu tikai fokusēt uz ievainojumu, kaut kādu vienu ievainojumu atrast. Vai nu pamēģināt tikt pāri kaut kādam filtram vai vafam tikt pāri. Ir daudzi raksti, kā vafi darbojas un kā viņus var apiet. Un, un tur vienkārši kaut ko, kas tev būtu sasniedzams, nevis atrast pirmo bugu. Vai arī tas būtu baigi plašs jēdziens. Kaut ko vajag mēķēt, lai būtu vispār kaut kāda redze uz to, ko tu vari sasniegt. Nevis atrast pirmo bugu, tu nezini, kas tas pirmais bugs būs. Varbūt tas būs IDORs, varbūt tas ir XSS, tā kā jebkas tas var būt. Ja tu fokusējies uz vienu, tad tas bišķi vairāk palīdz. Un vēl vairāk publiskās atskaitas, tas ir tie public disclosure reports, aiziet sagāja. Tos ir ļoti noderīgi lasīt. Man labākais resurss, ko es tagad izmantoju, ja es kaut ko interesantu atrodu, pieņemsim, ja es atrodu funkcionāli pa webhookiem. Labākais resurss, noslēpums, nebūs, tagad atklāšu noslēpumu, Google. Un specifiski Google Dorking. Ieraksti. Webhooks, whatever testing, events, HackerOne disclosure vai HackerOne report. Un tikpat ātri atradīs kaut ko līdzīgu. Un tu vari atrast līdzīgas programmas šitā, kur bijuši tāds bugs un tā kā pielietot šitā tādā veidā. Un arī sākot kādu programmu, viena lieta, kas ir jānovērtē savus laikus un ieguldījumus. Ja šito tehnoloģijas nesaprotu,
kā viņi strādā. Varbūt sāku mobile hacking, varbūt source code review, kā developers grib skatīties, kā citi ir uzrakstījuši kaut ko. Vai šito es jau pazīstu, ja esmu kompetents šajā, tad, protams, man tas enerģijas ieguldījums nebūs tik liels, jo es zinu jau, kas notiek. Bet, ja tas ir mobile, tad, hei, varbūt man mēnesi jāmācas par šo, varbūt man nedēļa jāmācas. Un es tikai varēšu pirmo savu izmaksu dabūt pēc kaut kādām 2 mēnešiem. Un jā, izmaksas pēc tam pastāstīšu, viņas nevienmēr tā kā atnāk ātri, tā kā, ko es esmu dzirdējis no citiem hackeriem. Tad tālāk, un ja tu paņem to pašu VDP, kā es iepriekš, man tas laika ieguldījums būtu milzīgs, un ja es kaut ko atrodu gadījumā, tad es pilnīgi neko nesaņemu par to. Un tā kā, tas man nav jēgas tīpaši, es mēģinu kaut ko nopelnīt no tā. Tā kā, tas ir svarīgi novērtēt un skatīties, kā pašam ir ērtāk. Un visu šito. Tālāk. Vai es turpināšu šito? Vai man pietiks pabalsts? Jā, es vēl paturpināšu, protams. Man patīk šis. Es joprojām gribu tā kā freelancēt šito un arī varbūt mēģināt atrast kaut kādus citus sadarbības veidus blakus, lai man būtu lielāka iespēja, ka es varu vēl izdzīvot. Bet jā, bug bounty es joprojām gribu sasniegt sev tādu mērķi, kā būt full-time bug bounty hunter, ka pilnslodzē visu laiku mēģināt atrast bugus un strādāt gribu. Tas būs, jau es zinu, es domāju, ka tas būs vieglāk, kā ar visiem projektiem sākot, vai arī kā visiem lietām. Bet nē. Jā, moving on. Resursi un ieteikumi. Tā. Ko es pa pelnīšanu ar bug bounty Latvijā tā kā noskaidroju vai arī tā kā bišku papētīju. Pirmkārt, es vēl neko neesmu saņēmis. Es vēl nekādu bug bounty neesmu nopelnījis. Tā kā ja kāds no tevi ir, tad viss kārtībā es savus nodokļus noreportēšu kā pašnodarbināts. Man vēl nav tas status, bet es to izdarīšu vēlāk. Jā. Neportē kā autora atlīdzība, tas ir vienkāršāk no papīra formāta, tikai tavs bezdarbnieku pabalsts par 1 mēnesi pārstumsies, atcelsies. Jā, to es arī gribēju ko līdzīgi ieteikt, jo es nesen uzzināju, ka tu vari tā kā iesaldēt bezdarbnieku pabalstus un tā kā pateikt, hei, es par šito mēnesi strādāju, tā kā neizmaksāt man to. Un tad kaut kā tā, vismaz tā ir kontaktē. Jāsaka, ka tikko tu bidām noreportē, bids redz, ka tev ir ienākums tajā brīdī. Par to mēnesi tu nesaņems, tu saņems 1 mēnesi vēlāk. Ok. Man tev būs vēlāk jāaprunājas arī vēl vairāk. Jā, paldies. Pirmkārt, jā, var pelnīt arī joprojām, bet tam nav jāpārsniedz 700 eiro mēnesī, cik es lasīju no likuma. Tikmēr vēl var paturēt bezdarbnieku pabalsts. Tas ir 700 eiro mēnesī, līdz 700 eiro mēnesī. Un, jā, kā ieteicu, Integrity, SV Hacker Eiropas laikam bāzēti. Tā kā tur iesaku ar tiem sākt. Un kāpēc man patīk SV Hack? Viņā var regulēt, cik tu daudz var izmaksāt naudu un cik bieži. Tā kā ja tev ir e-wallets, līdz kaut kādus bountyjus dabū, viņš tiek iemaksāts tajā elektroniskajā maciņā, un tad tu vari izmaksāt, kad gribi un kā gribi. Integrity, man liekas, tur, ja es pareizi atceros, tur vienkārši periodiskais bija tā kā nekas īpašs. Un kāpēc es neiesaku Bugcrowd un HackerOne lielākoties, jo tur bija kaut kāda tax forms jāizpilda, kur es baigi īsti nesapratu, kā ar viņiem darboties. Varbūt es vēlreiz apstīšos un nav nemaz tik traki. Jā, ir viss kārtībā, aiziet. Un arī man visvieglāk bija tik galā ar SV Hack un Integrity, kā KYC uzreiz tur viss apstiprināja, viss kārtībā un viss labi, viss smuki. Un jā, par ievainojumu atrašanu. Kaut ko es iespējams jau minēju, bet jāatrod kaut kas vairāk interesē un jāatrod kaut kāda ievainojuma, kas jums vairāk tā kā tehniski, vai jūs saprotat, vai jūs interesē. Un vēl svarīgi tas, kā domāt kā izstrādātājs. Ja es esmu bijuši izstrādātāji, tas ir arī liels bonus, jo tu zini, kā iekšēji tas viss strādā un arī kā varbūt kaut kāda specifiska feature strādā. Un arī, protams, izmēģināt jau kādas laboratorijas. Tagad ir ļoti daudz resursi, kur var izmēģināt specifiskus ievainojumus tipus, piemēram, ir
kā viņi sauc, Portsvigar ir savs academy, kur var pa brīvu visu XSS, SSRF, CSRF, bla, 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 un tad tālāk izmēģināt visu. Un tur ir tās laboratorijas, var jebkurš pieiet un pa brīvu. Un tā kā vēl internetā var daudz ko vēl atrast. Un, protams, pats arī kaut ko līdzīgu uztaisīt. Ja jūs gribat kaut ko OAuth darīt, skatīties, kā tie redirecti strādā tur, tad, protams, uztais savu bare bones solution, tur vienkārši pliku mājaslapu, bez nekādas stilizēšanas, un skatīties, kāds iekšēji darbo, kāds logos redzas, un kur tu vari vēl kaut ko izdarīt. Un vienkārši domāt, kā izstrādāties, un pats kaut ko tādu pamēģināt reverse engineering mini. Un jautrāk es mēģinātu atrast to unhappy path, kas ir mēģināt salauzt kaut kādu funkcionalitāti, tā lai jums error izmet. Un tad skatīties, kādas citas vēl iespējas var parādīties. Un tad varbūt kaut ko var pamainīt tajā pašā response, kas tiek atgriezts un tā tālāk. Protams, arī ļoti tāds varbūt, kā pateikt labāk, es pateikšu pašu punktu, pārbaudi vai dokumentācijā sacītais patiesas. Šits ir tāds, hei, ja viņš saka, ka tur strādās tā feature tikai ar šito plānu, protams, ka viņi tā strādās. Kas tur var būt slikts? Pārbaudiet, lūdzu. Ir redzēti reporti, kur ir teikts, ka vienkārši es pārbaudīšu to feature, pārbaudīju, vai tiešām tie ir meli, vai patiesība, tie bija meli. Ne visu laiku vajag uzticēties dokumentācijai, kas tur tiek teikts, un tāpat pārbaudiet parametrus, ko nedrīkst likt, ko drīkst likt, visu tā kā double check, triple check, everything. Var kaut ko interesantu atrast bez nekādas piepūles. Un vēl, kas man patika vienmēr programmās, ir meklēt jaunās features. Tajās vislielākā iespēja kaut ko jūs atradīsiet. Viņi nav mazāk notestēts, mazāk cilvēki skatījušies, mazāk cilvēki zina, kā strādā. Tāpēc ir labi skatīties kaut kādus Stack Overflow vai support lapas, FAQs, newsletters, kaut kas iznāk, tad jūs uzreiz zinat, ka, hei, viņiem tagad ir šī jaunā, tur, es nezinu, feature tur mājaslapā, blograkstus. Esmu atradis, liekas, Daily Motions skatījos, un tur ejot cauri blogam, var redzēt, ko viņi iepriekš lietoja, kas viņiem tagad in-house solutions kaut kāds ir, kas viņiem ir uz GitHuba. Tā kā es biju atradis kaut kādu Python bibliotēku, kuru viņi izmanto iekšēji, viņi to paši ir teikuši blogos, viņi vienkārši visu savu infrastruktūru aprakstījuši un ko pielieto un tā tālāk. Tā kā ir ļoti noderīgi iziet tam cauri, un tas ir dažreiz interesantāk nekā mocīties un mēģināt iziet cauri kaut kādam, izdarīt kaut kādu bypass uz kaut kādu XSS, tā kā painteresēties, kā tas produkts strādā, un tu arī sapratīsi, kā tās detaļas, kā tie rati tur kustās apakšā. Un, jā, izvēlēties vēl viens tāds ieteikums, ko es nesen pamanīju, un tas arī makes sense, un tas arī kopā ir ar to dokumentāciju, izvēlēties programmas sadalīt atļauju modeli vai arī plašu skopu, jo tad arī tu vari pārbaudīt, vai šis guests, vai šis administrators, vai šis mazāks privilēģijas lietotājs var visam citam pieiet. Un vispār vienkārši double checkot, ko viņi attaisījuši to visu atļauju modeli. Jā, vēl labs ir JS faili, JavaScript faili tavi draugi. Tie būs vienmēr tavā pārlūkā, tu vari izskatīt loģiku, kas tiek, tu vari linkus atrast visādus, tu vari atrast parametrus, kādi tiek pielietot un mēģināt XSS uz tiem. Un daudz XSS ievainojības var arī, caur visiem tikai skatoties JS failus, dažas pat nav minimizēti. Ir arī specifiskas programmas, kas ievāc linkus un tad mēģina atrast visus JS failus un visus linkus ekstraktot. Un viens no bug bounty hunteriem, kurš to dara, ir Zīšāna. Es pēc tam to vārdu jūs redzēsiet, jo es viņu nezināju, kā iepriekš izrunāt. Bet, jā, un centies atrast sliktāko gadījumu ievainojumu. Kaut kas tiek atrasts. Tas pats kaut kāds open redirects. Tas ir ievainojuma, bet kā tu paskaidros, ko viņš dara? Tu vari redirektot uz kaut kādu citu lapu, ja ir plašs skops, tas, kas man vislabāk patīk. Tad var arī redirektot, kur ir tas XSS, un vai arī redirektot uz OAuth exploitot, un tad ar XSS vai kaut ko tādu savu tokenu, vienkārši uz kaut ko citu aizsūtīt. Un jā, tā kā ir daudz lietas, ko izdomāt, un tas kā arī ļoti atkarīgs no tā, ko jūs labāk zinat un to, kas patīk. Jā, es varbūt šodien jau pateicu iepriekš priekšā, bet
Kas varētu būt man mīļākā ievainojuma? Ir kaut kādi minējumi? Varbūt vairākas man. XSS. Jā, viens tas ir. Tas ir īstenībā tas, ar ko es sāku. Man likās, ka tas būs mīļākais. Man tāds, it's kind of simple, bet nekur viņš nestrādā. Es nevaru neko eksploitot, tā kā tur es ātri padevos. Zero day. Ok, nē, Zero Days man liekas, kāds cits par šo stāstīs, bet tas būtu viens no mīļākajiem, ja es kaut ko beidzot atrastu. Ok, pēdējais minējums. Open Reddit. Tieši tā. Jā. Nē, atkal. Jā, bet vismaz ar burpu var vienkārši izskatīt. Un tur vismaz kaut kāds, whatever. Bet jā, Open Redirectus, ja tu caur burpei, tu vienkārši vari iemeklēt kādu, kur ir R vai return vai goto, tu vari Google Docs izmantot, iemest Google site un in URL vienkārši return, kaut ko tur atrast, kaut kāds quick wins dabūt. Un tā tālāk, un you need to be creative. Like, ar Open Redirectiem viņus nevienmēr labo, tas arī ir viens plus, un tu vari pārvirzīt to uz kaut kādu citu lapu un kaut kā sakombinēt tās mazās ievainojības, lai atrastu kaut ko, lai dabūtu lielāku impaktu pa visu šito. Un tas ir tā atslēga, ja jūs atrodat ievainojumu, varbūt pagaidiet, varbūt šito var savienot kaut ko jūs iepriekš atradāt. Varbūt var kaut kā pāriet pāri kādam citam filtram. Bet jā, kas padarīja jautrāks, beidzot atrast to ievainojumu tipu, ekspertīzi, protams, to jau pastāstīju, produkts, kas vispār interesē. Un šits ir arī tāds, par to produktu, nav tik viegli atrast to, kas interesē. Ir ļoti daudz programmas ar produktiem, kas jums galīgi neinteresē, vai kaut kāda e-commerce vai kaut kas tāds, bet droši var iet HackerOne tur, skatīties kaut vai Spotify, kaut vai Snapchat, kaut ko, jebkādu programmu, ja jūs zinat, kā viņi strādā jau priekšlaicīgi, jums iznāk kaut kāda feature tajā programmā, tad uzreiz jūs varat lekt uz šito, apstīties, kas tur notiekas, un kaut ko vispār arī atrast. Un šīm programmām ir parasti ļoti liels tas scope, kad var atrast kaut kādu citu tur serveru vai servisu, kur var mēģināt apiet tur ievainojumu atrast un tā tālāk. Tā kā tur vienkārši jāizmēģina, un ne visi bagi ir vienmēr atrasti. Tā kā nekad nevar atrast visu, un noteikti kāds profesionālais profiņš tur būs gājis cauri, bet tur arī tiek palaisti garām citas problēmas. Jā, sadarbība ar citiem, ko es redzu, ka daudz iesaka, un man gandrīz sanācis to izdarīt. Es tieši sāku interesēties jūnijā par kiberdrošības sfēru Latvijā, un kaut kādā, un tad sāku meklēt cilvēkus, un tad vispār randomā ar kaut kādu spāni satikos, kurš arī tikko sāka Bug Bounty un piedāvāja arī šo sadarboties, tā kā var atrast kaut kāds draugs, var piedāvāt cilvēkiem, kuri jau šo nodarbojas, arī šie paši profiņi, viņi arī pasaka, ka rakstiet mums, mēs atbildēsim, un var šā smuki sadarboties, kaut ko es atradu varbūt sākumā, bet, hei, ko es varu darīt tālāk? Vai ir ieteikumi? Vai tu kaut ko esi pats atradis? Iekšēji arī visi sadarbojas, tīpaši Recon cilvēki, kas skenē visus serverus, visas programmas, un ja viņiem kaut kāds ar Zero Day atnāk, hei, man ir šits, uz kuriem es varu eksploitot. Tā kā daudz slēpjas arī zem sadarbības, viss tas peļņa. Aizgāja. Jā, ļoti silti iesaka sadarboties. Jo ne visi zina visu, un divas smadzenes dažreiz strādā labāk. Dažreiz ir sliktāk, bet tas kā ar kuru esi sadarbojies. Jā, cliffhangers, to jūs minējat, man patīk. Es piemērs atradu Open Redirect. Hei, es varu kaut ko darīt, bet 10:10, ka man jāiet parasti gulēt. Jā, ok, ja es eju 10 gulēt. Fight me. Es zinu, ka jūs daži vispār neguļat. Bet jā, ir ļoti labi, kad ir veselīgs gulēšanas režīms. Tas arī palīdz smadzenēm labāk strādāt un arī neaizmirst lietas, kas man arī notic, kas bieži vienkārši lietas aizmirstu. Bet jā, un tad nākamajā rītās pieceļos, mēģinu to Open Redirect, varbūt kāds bypass, varbūt kaut ko var darīt beidzot. Beidzot, man ir enerģija. Un jā, un grafiks.
Es šito tagad sev vairāk mēģinu atkārtot, tā kā, come on, video grafiku. Nehako, kad tu jūties, ka gribi hakot, jo tu nevienmēr nejūties, ka gribi hakot. Jā, un katrs var atrast arī savu motivāciju, tā kā tas ir arī tāds personīgs jautājums, kas mans vairāk motivētu šeit, vai arī specifiski kādu ievainojumu, vai jebkas cits. Tā kā viss tur var būt. Jā, un tad arī... Vai var būt labāka motivācija par, teiksim, vēlmi nenomīt badā? Es nezinu, man ar to pilnīgi Jā. Cik gadus strādāju. Man patīk šits domu gājiens. Es kaut ko tādu mēģinātu sev pielietot, tā kā katru reizi savu bedri mēģinu dziļāku izrakt, lai tā kā es redzētu, cik slikti man vispār ir. Tas pats ar darba aiziešanu. Jā, dažreiz neskatos, cik daudz tērēju naudu. Neiedzināšos. Bet, ja es par to bedri padomāju, cik es dziļi esmu izracis, tas tā kā bišķi man sūta atpakaļ pie datora. Bet jā, tas ir tas labs. Jā, tie populārie urķi. Urķis ir latviski hakeris. Tas ir fiks, pateikšu. Un iedvesmu avoti. Man labāk patīk skatīties no Nahamsek. Viņam ir konstanti nāk ārā bug bounty contents, viņam savs Discord servers, un tur arī var sazināties cilvēkiem, un tā tālāk, kas palīdz. Jason Haddix, viņiem ir bug bounty methodology, kur var apstīties visādus resursus, tūļus, ko var pielietot, un arī mēģināt sevi, tā kā, nezinu, mindhackot sevi, lai tu varētu domāt, kā hackers, whatever. Viņš baigi daudz bugcrowd sadarbojas, tā kā bugcrowd konferencēs varēs katru reizi redzēt kaut kādu jaunu metodoloģijas versiju, viņam kaut kāds, man liekas, 5 versijas jau ir. Zīšān, es sākumā domāju, es nemācēju izrunāt, bet viņš ar JavaScript daudz nodarbojas un JavaScript pieteikumus no viņa dabūja. Un arī pārsteidzoši strīmos arī var dabūt kaut vai jautā ritīgi pamata jautājumus. Dažreiz var būt tāds pērls, kur cilvēki piemin savas līdzīgas situācijas un tā kā prasa, ko tālāk darīt. Un var arī varbūt salīdzināt kaut kādiem savām lietām. Jau ieteicu iepriekš Critical Bug Bounty podcastu. Raidieraksts latviski. Un citas hakeru vai urķu intervijas, tam pašam Bug Bounty reports, Critical Bug Bounty podcast un Nahamsek, viņiem visiem intervijas ar populāriem hakeriem. Jā, var atrast vēl iespējīgus cilvēkus un, protams, vēl iedvesmu avots, par es pieminēšu. Nē, bet man liekas vēlāk pieminēšu to. Sorry. Un, protams, arī visu konferenču pierakstu. Bugcrowdam savas konferences, Level Up un arī, protams, Defcon. Ar to es sāku. Defcon un Darknet Diaries. Tie ir mani mīļākie iepriekšējie resursi, ko es vispār sāku kiberdrošību. Ļoti forši stāsti un Defcon vispār tās visas konferences. Vispār sākumā ļoti interesanti nosaukumi. Kā tur bija Kill Everyone, Destroy Everything un tā tālāk tur nodījā nosaukumā. Tā kā var daudz nosaukumu vienkārši pievilina. Un tā kā var atrast kaut ko interesantu un iedzināties, un to es reliģiski visu laiku klausījos. Tā kā man ir ļoti daudz random kaut kāda kiberdrošības zināšanas, tā kā bez tik daudz prakses, bet tāpat interesanti ir ko pastāstīt, ir ko painteresēties tālāk un arī lielāk, plašāk zināšanas pa visur. Jā, kur var hakot? Izsastēti. Es, kā iepriekš teicu, Integrity, yes we hack, HackerOne. Iesaku daudzos pierakstīties, varbūt kaut kādi veiksmīgie inviti, jo pieņemsim HackerOne un Bugcrowd, viņi vairāk neielūdz, jo ir pārāk daudz cilvēku viņos. Tāpēc es neko nedabūju no tiem. Tāpēc Tāpēc tur arī neko par to CTF nedabūju. Vēl kas nākamais, ko es gribu izsastēt, ir Bugcrowd. Tur vēl neko nevar no pieredzes pateikt, bet izņemot to taxform, kas man baigi nepatika. Un Synack. Tas ir arī kāds populārs vārds dzirdēts, bet es īsti... Varbūt arī tur kaut kādā bija tas, ka tev kaut kas vai jāuzsako vai kaut kas tāds. Bet es neatceros, bet Synack es vēl neesmu izskatījis, tā kā tev varētu būt taisnība. To iespējams... Jā. Kāda vienkārši pieredze, varbūt kāds cits grib pastāstīt? Jā. Synack? Es pilnīgi pretēju domās, es par to pieredzēju savā. Ok. Kad nedarīt tieši Synack? Ok. Tas ir pilnīgi zaudējums. Ok.
Tā, nākamās platformas. Man žēl, ka es nevarēju piedalīties Red vs. Blue, tāpēc, jo es nesen to hack and proof uzzināju. Un, jā, ļoti daudz es atradu no BB Radar. Ļoti labs resurss, kā es vispār atradu Twitteris. Cik jūs domājat, ka tas ir debīli Twitterī meklēt kaut kādu informāciju vai ko inteliģentu no turienes? Visu laiku kaut kāds pērlis izlacis, ja tev ir konfigurēts normāli kiberdrošības algoritms, tad kaut kāds hackers kaut ko iemet un ne tikai dabūsiet, hei, es dabūju 2000, bet arī dažreiz kaut kāds GitHub links, kas ir kaut kāds interesants tools. Tā kā to es kā resursu arī iesako, cik muļķīgi tas dažiem liktos. Un jā, tur es atradu vairākas platformas. Ja pa smart contracts kaut ko gribat darīt, tad ir daudz un dikti, bet tajās ne tikai smart contracts, bet jūs varat skatīties uz to, kā, ja ir kaut kāda web aplikācija, tad, protams, jūs varat testēt kaut ko saistītu ar autentifikāciju. Ja jums patīk autentifikācija lietas vai jums patīk OAuth problēmas, tad jūs varat jebkuru platformu paņemt, ja vien tas ir skopā, un hakot visur, kur gribat. Tā kā, ja jūs atrodat savu bugu, savu lietu, tad jūs varat jebko darīt un atrast motivāciju šitajā. Un Bugbase ir, es vēl neesmu izsastējis, bet tas arī ir kaut kas līdzīgs pārējiem, ka tur ir in general tā kā vairākas tās platformas. Un kas tālāk? Es atradu Standoff 365, bet es neesmu tā kā baigi daudz izskatījis, bet viņa ir Krievijā bāzēta platforma, tā kā es nezinu, nav nekāda pieredze par to. Un, protams, CVD platforma. CVD, kaut ko aizķēru. Viss kārtībā. Un tur var atrast arī programmas. Un ir vēl viens tāds secret veids. Google. Tā kā dorking, tā kā daudz ir šitie dorki, kurus var atrast. Un pieņemsim, ja jūs gribat Latvijā, tad, protams, meklējiet saites ar LV un meklējiet bug bounty. Vai arī kaut kādu citu atslēgas vārdu, kas var palīdzēt. Tā es, man liekas, Go3 atradu, ka viņiem programma ir. Man liekas, Zabbixā arī īsti nezinu. Es nezināju vispār, ka Zabbixā ir privātā programma. Jā, viņam ir publiski. Jā, ok. Porši. Tas ir informācija. Mēģināsim uzaicināt. Perfekti. Un, jā, Zabbixā es redzēju, ka HackerOne viņi tikai tāpēc bija brīnījies. What the fucking... Tas privātā programma. Un, jā, var arī skatīties bug bounty programmas, vulnerability disclosure programmas. Un, ja kaut kas ienāk prātī, kas varētu būt kaut kādā programmā, kaut kādā mājaslapā, tas varat viņu mēģināt atrast. Kaut kādam development produktam Latvijā es atradu tos bug bounty programmas, bet... Wow. Is it possessed? Uzsakoja. Jau, kurš uzsakoja? Ok. Eko. Apakšā kastē. Ok. Test, 1, 3. Varētu jau. Tagad. Labi, es bez mikrofona, man pietiekami skaļa balss un es nebaidos to izrādīt. Tālāk. Kas tālāk? Ko vēl var ieteikt? Platformas, kur mazāk cilvēku hako. Tas arī ļoti silts ieteikums, tā kā var atrast vairāk un var arī dabūt ielūgumus, kurus jau dabūju. Jā, Eiropa dibināt platformu, blablabla, iesniegt jebkādu atskaiti, ja tas ir out of scope un tu redzi, kad rekur impacts, tāpat iesniedz, varbūt kaut ko uzķersi. Tas nenāks pa sliktu un tu es jau domāju izslēdzu sakolu. Un tu pie reizes redzēsi arī, kā komanda tev komunicē, vai viņi komunicē vispār tev, vai uzreiz noslēdz to reportu, vai mēģina vairāk saprast. Jo ir ļoti svarīgi motivācija uzturēt, ja tu zini, ka programma tevi pazīst, tevi sazinās labi, tad tu arī zini, ka tu pietiekami ātri var dabūt bounty un ka viņi novērtēs tavu darbu. Tā kā tas ir vēl viena lieta, ko es no motivācijas redzēju, kas citiem ieteicams. Un dažās programmās tev izmaksā pa mēnešiem, tieši 3. mēnesī, 1. mēnesī ir labas programmas kā Facebook, vai Meta tagad, kas tev izmaksā nedēļas laikā. Ir tāds viens, man liekas, Izraēla hackers, kur viņš tikai meklē OAuth problēmas, un viņam nedēļā izmaksā 3 nedēļās, un arī normāli kritiskus bountyjus. Un tā kā var atrast programmas, kas ātri izmaksā, un tās var parasti atrast,
ja ir pazīstams nosaukums un viņiem ir labs kapitāls, tad iespējams arī būs lielas komandas. Un, ja ir lielas komandas vai vairākas komandas, tad arī tu vari pareģot, ka būs vairāk cilvēki, kas var būt piesaistīti šiem bugiem. Un tā kā arī viss ātrāk ies cauri un nebūs jāuztraucas un jāatgādina katru nedēļu komandai, hei, jūs apstījāties, vai šis salbots, hei, kāds updates. Tā kā viss ātrāk būs un tā kā arī pat laicīgi paziņos. Un tā, uzsākot, jā, šis interesants topiks. Neuzsākat, kā es uzsāku, varbūt tas ne visi darbojas uz stresu labi, bet pirmkārt ir arī to pašu Critical Bug Bounty podcastu, kad ir cilvēki, kas pusslodzē darba Bug Bounty, un viņam pašs savs darbs, stabili ienākumi, un var skatīties, testēt, kā viņam tie ienākumi ir ar Bug Bounty, un pēc tam pārslēgties. Esmu dzirdējis vairāk šādus stāstus, kad ar kaut kādu jau esošiem ienākumiem cilvēks ir blakus darījis Bug Bounty, atvēlējis laiku, visu laiku tur ieguldījis, un arī beidzot komfortabli var pārslēgties. Un jā, tā pusslodze ir viens. Un jā, vēlreiz atcerieties, izmaksas atkarīgs no programmām un cilvēkiem. Tā kā tur ir jāatrod sev tiešām laba programma, ja jūs gribat sev tiešām nodrošināt, kad izmaksā ir laikā. Un jā, un pēdējais ieteikums, just have fun, laika atrodi, kas patīk, ko patīk hakot tieši programmu, jebko. Ja jūs patiks to lietot vai hakot vai saprast, kā tas tehnoloģija strādā, pieņemsim, es arī atradu tajā pašā ESV Hack Datadome programmu. Tas nav, ka viņi uzhako websaitu, mājaslapu un tu kaut ko dabū, bet nē, tas ir viņiem risinājums, kur mums bloķē webscraperus. Tavs uzdevums ir uztaisīt webscraperi, kas sasniedz šo pieprasījumu daudzumu šajā laikā. Un tad, ja tev interesē, ja tu jau nodarbojies ar webscraping, ievāki kaut kādus datus, un tev jau kaut kādas zināšanas ir, kā apiet šīs sistēmas, zināšanas, kā reversēt šīs sistēmas. Un arī ir tieši programma, kur tu vari to iztestēt un dabūt naudu par šito. Var atrast visu kaut ko foršu. Ir firmware reversing, man liekas, redzējis firmware, bet es zinu, kad ir mobilās aplikācijas, code reviews, var ļoti daudz atrast, mājaslapās filtri. Jūsu uzdevums vienkārši atrast to, kas patīk, un arī hakot to. Un tad arī var kaut ko dabūt, nopelnīt un izbaudīt, nevis pie katras programmas domāt, vai turpināt, vai nē, vai ko citu pārslēgties. Tā kā tas būtu daudz interesantāk atrast to, kas tiešām patīk. Un jā, tas, man liekas, man pļarkstēšana jau tūlīt beigsies. Tad palīgi rīki, ko es izmantoju. Es diezgan bieži izmantoju pierakstus. Esmu dzirdējis, ka hakeri nemaz neizmanto pierakstus, bet es arī tā domāju, kaut kur tā putra ir jāizliek no smadzenēm. Tā kā nevienmēr ir tā kaut kā sakārtotas domas un kaut ko ir ļoti noderīgi pierakstīt un saprast, kur tu esi šajā programmā. Vai man šits jāhako, vai kaut ko es actually varu dabūt šito uzhakojot. Pieņemsim, nesen es mēģināju dabūt kaut kādu injekšanu logos, kur es tikai varu piekļūt. Bet es tiešām gribēju to injekšanu dabūt, lai tur nebija vispār jēgas, man vajadzēja bišķi atkāpties un saprast, ko es tagad vispār daru. Tā kā es nevaru šito kaut kā eskalēt, lai citam ietekmētu sistēmu. Un Todoist sataisu taskus, kā kādu mēķi šodien, ko es gribu sasniegt, kaut ko izlasīt šodien. Tas ir foršs rīks, ko var pēc tam nākamajā dienā apstīties, izlasīt un iepriekšējā dienā sakārtot, ko nākamajā vai saplānot tālāk vēl. Savienot ar kalendāru pat var. Toggle. Tas bija tā programma, ko es lietoju, lai to laiku redzētu visu. Un jā, šitie bija lielākais tie visi rīki, bet, protams, mīļākie resursi, Twitteris. Es pagaidām vēl neteikšu X, jo esmu pieredzējis teikt Twitteri, bet, rekurs ieliku. Tu biji politically correct. Un jā, HackerOne, tas, kā es teicu, Google Dorkings, ieraksti, ko meklē, HackerOne report, kaut ko noteikti atradīsiet. Pentestland nesen atradu, vai Pentestland, es neatceros, bet tur ir tas pats no HackerOne reporti, tu vari izfiltrēt visu pēc bountyiem, sakārtot, jebko tur bišku strukturētāk var apskatīties visas tos atskaites. Un Google, ļoti labs rīks, iesaku, ja ir jautājums, tad tur var uzreiz pasīt, dažreiz ChatGPT, bet Google arī var atrast labas lietas. Jā, tagad jau būtu viens pušs ChatGPT, bet Google var vismaz dorkot.
random atradumi, kas man ir GitHub favorītos. Ielikšu šo linku uz GitHubu, kaut kā sev arī jāizcer. Un esmu vismaz vienā GitHubā katru reizi kaut ko interesantu atrodus, uzlieku favorītos. Man būtu ļoti liels saraksts, un es nevarētu izvēlēties, ko var ieteikt. Kā katrs tools arī katram mīļāks. Tā kā man, kas man tie mīļākie laužņi ir, Burpsuit. Kaido es nesen izmēģināju, bet tur ir vēl features. Viņš 50-50. Viņš nav tik smags kā Burpsuit. Tev nevajadzēs 64 GB, lai palaistu vienu instanci. Bet tur arī ir trūkumi kā plugini, kas visos ir Burpsuit. Un, jā, bet aizgāju atpakaļ uz Burp. Tā kā tas man joprojām mīļākais. FFAF. Tas ir mans fazers, ko es bieži pielietoju. Nmap, klasika. Protams, DevTools, ka JavaScript skatos un kaut ko citu mājaslapā vai skatītos, kāpēc man šis nedarbojas tagad. Un jebkas, kas dara situācijai, tas ir mans GitHubs tagad pašlaik. Ja es gribu redzēt, kā GraphQL hakot, tad es to daru. Vai arī vienkārši iečekot kaut kādus, kā viņi sauc, tos... Ir tāda payload auditings, kas ir ļoti noderīgs, tur visus payloads var iečekot, un arī citas mājaslapas, kur var redzēt, kāds tas XSS varētu izmēģināt, vai kāds bypassus, bet jebko var atrast, izmantojot Google. Un jā, tūlīt būs viss, kur man atrast. Jā, pagaidām es adresi neteikšu, ja es jūs labi ļoti iepazīstināšu, tad es jūs ielūkšu uz Cookout, Hotpot, tā kā šis tikai, ko es labāk pazīstu. Jā. Urķu platformas, esmu Hack the Boxā un Try Hack Me. Tur pēdējā laikā īsti neesmu aktīvs, bet kur ir links. Sociālie, jā, man ir daži LinkedIn, Instagrams, Twitters vai x.com. Tur man Twitters man patīk arī pielietot tā, kad es kaut ko interesantu atrodu, atklāju, tas var uzreiz pierakstīt to un lietot kā savu kaut kādu dienas grāmatu un arī citiem izpalīdzēt, vai arī paši to citiem hakeriem. Tā kā ir tāds foršs resurss. Un jā, un izstrāde. Man ir 2. Sākumā es to pirmo pielietoju, tad es aizgāju uz manējo hakošanas GitHub, kur tikai, cerams, ka tikai security contents ir, jo es varbūt arī sajaucu, bet var atrast daudzus favorītus par kiberdrošību. Ja tie ir publiski redzams, es pat īstenībā aizmirsu, bet tas ir... Bet arī man tur ir development projekti, kā, ja man tiešām slikti, tad var strādāt pa izstrādātāju, man ir pieredze. Un, jā, tā kā tur var man portfolio kaut ko no tā ieskatīties. Un jā, jautājumi, tā kā droši jautājiet, ko, nekoši. Tā kā, laikam, es nezinu, cik mums atlikt. Bet jā, varam arī vēlāk izrunāt. Es gribu pateikt, ka mums no kontenta viedokļa es pārsvarā šobrīd meklēju jaunus runātājus un tā tālāk, un ir daudz vienkāršāk atrast runātājus, kas ir jau tādā advanced līmenī, jo tie ir cilvēki, kurus var atrast kaut kādā prezentācijā tā tālāk. Ir ļoti grūti atrast iesācējus. Tāpēc liels paldies, Vido, ka tu atnāci, un noteikti mēģini mudināt arī visus pārējos cilvēkus, ja jūs kaut ko iesākat, lai nav tā, ka jums jābūt ekspertam, lai uzstātos šeit. Jā, paldies, kad man tomāti nelidoja uz manu pusi. Man tā pirmo reizi es runāju tik daudz cilvēku priekšā, ja tas nav online. Bet jā, paldies, kad neaizmigāt. Cerams, kad izklaidēja kaut kā jūs. 10